Iesaku 500 000 eiro novirzīt kā algu jaunām ģimenēm. Labdien. Labdien. No katra tuvu austrumu jauna imigranta uzturēšanās izmaksām. Tas izklausās tā ļoti dīvaini. 500 000 eiro novirzīt kā algu jaunām ģimenēm. Pirmkārt, dīvaini izklausās, kāpēc vajag jaunām ģimenēm algu 500 000, un otrkārt, kāpēc no jauna imigrantu uzturēšanās izmaksām. Te es balstos uz diviem faktiem, ka pirmkārt Latvijā tiek izplatīts no valdošām organizācijām dezinformācija, ka visi jauni imigranti no tuviem austriem mums ir vajadzīgi, ka viņi šeit aizvieto aizbraukušos un izmirušos pamatiedzīvotājus, un ka viņi dod pienesumu. Nē, Amerikas šobrīd institūti ļoti gudrākie pasaulē ir izpētījuši, ka no Austruma Eiropas vai Eiropas valstīm katrs emigrants, kas aizbrauc no Latvijas, kurā ir ieguldīts milzīgi izglītībā un kultūras līmenī, un viņš dod pienesumu Eiropas valstī, Anglijai vai Īrijai vai Vācijai, kur viņš aizbrauc, bet jauni imigranti no tuviem austrumiem izmaksā valstī un nodokļu maksātājiem ar šo tādu aizvietojošo emigrāciju izmaksā no 500 līdz 800 000 visā savā dzīves garumā katrs tas jaunimigrants izmaksā valstī. Tā kā tas ir tīrs zaudējums. Un otrs ir Latvijā arī aprēķināts, un šie institūti, kas rēķina, cik kas izmaksā, ka apmēram viens bērns ģimenē līdz 18 gadiem izmaksā 200 000. Viņa uzturēšana, viņa tur, teiksim, skola, sēšana, studijas un viss kaut kas, ārstēšana un audzināšana. Tātad, ja mēs no vienu imigrantu austrumu valsts mēs tērējam no 500 līdz 800, tad mēs varam uz katru bērnu 200 000 novirzīt uz Latvijas pilsoņiem, un katra ģimene, kas grib bērnu, viņiem novirzīt 200 000. Un pārējais tad, lai paliek viņam algā par to, ka 18 gadu tā ģimene turpina to bērnu audzināt un par darbu. Nu, tāds diezgan šokējošs, kas pilnīgi neatbilst ar to paradigmu, kāda ir mūsu oficiālā valsts un masu mēdīju un viedokļu līderi. Bet, neskatoties uz to, es tā uzskatu, un tāpēc es tādu ideju šobrīd mēģināšu tagad tuvākās stundas laikā pamatot. Kāpēc tas varētu būt pamatots šāds spriedums? Tūlīt kaut ko vēl te mēģinu labi iekārtot. Šādu tiešraides formu. Tas nav nekas pārāk ērts, bet man aiziet vismaz kādas 10 minūtes, lai ar to sakārtotu šo komunikācijas veidu. Tāpēc pirmās 10 minūtes tāpat kaut kāda skan mūzika vai es kaut ko te tāpat muļķojos, kamēr man izdodās palaist šādu tiešraides formu. Vēl dažas varbūt minūtes vai kādu minūti, tad es atkal varēšu
pieslēgties un šo, ko es tikko izteicu, šādu diezgan dīvainu apgalvojumu, es mēģināšu viņu pierādīt ar kādiem pāris 10 punktiem, kurus, tā kā parasti man nav tāda īpaši sagatavota kaut kāda lekcijas tipa, bet ja man gribās ar kaut ko nokļūt skaidrībā, tad es parasti ieslēdzu šīs tiešraides un dalos ar cilvēkiem savās pārdomās. Kaut kā es principāli nelietoju mākslīgo intelektu, ko man tagad lielākā daļa draugi lieto, un savus komentārus un savus rakstus šādi izveido, un tāpēc es labāk padalu, man īpaši negribās ne ar vienu tad tikties, agrāk es šādas domas izteicu kādam konkrētam cilvēkam, draugam pārunājot vai kādam ģimenes loceklim, bet tagad es tā dzīvoju viens, bērni izauguši aizbrauku uz ārzemēm, tāpēc es principāli nelietoju mākslīgo intelektu, jo katram mākslīgam intelektam ir savs saimnieks, kurš ir ievadījis tur noteikti informāciju, noteikts algoritmus, un tas mākslīgais intelekts, kur tagad lieto visādi draugi, cenšoties būt intelektuāli un gudri, viņš ir ļoti konkrēts, un tas, kurš viņu apmaksā un ievada visu šīs informāciju un meklēšanas algoritmus, tā interesēm arī tas mākslīgais intelekts kalpo. Tāpēc varbūt manas domas ir nepilnīgas vai ļoti subjektīvas vai vēl tā tālāk, bet tās ir manas domas. Tāpēc mēģināšu šo jautājumu par jaunām ģimenēm un par aizvietojošo migrāciju šo to padalīties. Nu labi. Es vienkārši to šodien sakarā to, ka ir it kā pirmā skolas diena satiku krustdēlu, mēģinu viņam pastāstīt. Man arī ir vairāk radinieki, kas ir vīrieši kaut kur jau 30-40 gadu vecumā un vēl jaunabji. Tā šokējoši, ka kaut kā manā paaudzē bija liels kārdinājums uz sievietēm un uz draudzēšanos, uz komunikācijas starp dzimumiem, bet tagad tas ir tāds īpatnējs paradoks, ka kaut kāda manipulācija rezultātā var būt vīrieši 30-40 gadu vecumā, kad vispār nav bijis attiecības ar sievieti, nekādas ne dzimuma attiecības, ne kopdzīve, ģimenes formas, ne pat nerunājot pa laulībām. Jo man vecvecāki mācīja, ka var būt dažādas tās komunikācijas formas ar sievieti, var veidot ģimeni, kā tādu biznesu kopēju, mazo vidējo biznesu, vai var, tā kā tur ir tad jābūt tādiem komercattiecībām, lai viens pret otru ir godīgi, un ja viens tur kaut ko pārguļa kādu sekretāru, tad tas nenozīmē, ka uzreiz ir jāsadala tas kopīpašums un kaut kāda tāda laulība. Žuļiki, kas pārguļ ar turīgām sievietēm vai vīriešiem un pēc tam mēģina tad uzreiz dabūt pusi no biznesa, tas nav it kā ar to saistīts. Bet arī šīs dzimuma attiecības ir ļoti svarīgas kopējam cilvēku kaut kādu vēlmi un potenci piepildījumam, un tāpēc arī tas var būt pamats starp vīriešu un sievietes attiecībām, un ir sevišķi kādos studentu gados vai jauniešu, kas var atrast sev seksuālu partneri, ar ko regulāri tikties, kas netraucē mācībām vai pa sestdienām, svētdienām.
arī tas ir vērā ņemams cilvēka realizācijas paņēmiens. Tad vēl varbūt dzimtas izveidošana, kur vajadzētu skatīties uz gēniem, vai tā kā to dara aristokrāti, baņķieri dzimtas, kas jau gadsimtiem ilgi paliek vienas dzimtas ietvaros, ar trešās pakāpes cenšas māsicām vai otrās pakāpes turpināt ģimeni, lai nauda paliek un kopējais ģimenes bizness un šādu dzimtu izveidot. Es, piemēram, tagad ar māsu mēs aktīvi meklējam un māsicu esam atraduši, mums visu laiku bija tikai līdz vectēvam vai vectēvam, tagad mēs atradām vēl kādus tur gadsimtu apakaļ kaut kādus rādu rakstus, kas mums Latvijas pilsoņiem, latviešiem ir sevišķi ir karu gados un speciāli gan padomu laikā, gan pirms tam vācu okupācijas un visādos ir speciāli mēģināts iznīcināt tos rādu rakstus, baznīcas grāmatas, lai mums varētu kā mankurtus. Ir tāds jēdziens mankurts, kas literatūrai seko no Čingiza Aitmatova. Nu labi, un tad es tam krustdēlam mēģināju stāstīt, ka tādi auglības rituāli bija pavisam, tie nebija nejauši Latvijā un arī visās Austruma Eiropas un Eiropas tautās tie auglības tādi visādi rituāli, arī tie paši Līgo un Jāņu svētki, tas nebija nekas tāds nejaušs. Jo katra tauta kaut kā gadsimtiem ilgi, lai viņi varētu izdzīvot, ir atradusi tādu sev dzīvesveidu, tradīcijas, likums valstī un arī tādas morālas normas un savu kaut kādu reliģiju, savu visu, lai viņi varētu atražot un noturēt savu zemi. Un tāpēc, piemēram, man tāda kaut kāda arī tāda it kā nepareiz doma ļoti nesmuka, bet man tā liekas, ka arī visi, kas tie tādi pa jogiem un arī tā bībele, it sevišķi vecā derība, kur kaut kā tur lepojās, ka viena tauta ir tā kā dieva izredzēta, un tad tur visādi apraksti, kā tur viens ar kaut kādu tur govs kaulu apsits kaimiņu ciemu, viss iedzīvotājs, un pēc tam tad tur pievienojas savām bagātībām, teritorijām. Es tur neko tādu neredzu, dievu izredzēt, tas ir tāds vardarbības slavinājums, un arī tie jogi. Es, piemēram, neticu, ka Latvijā šeit arī cilvēkiem nebūtu tāda dabiska vēlme pēc garīguma un nebūtu kaut kādi garīgie skolotāji šeit bijuši, ka tieši mums vajag kaut kādas indiešu jogas un kaut kāds Harijs Krišna vai kaut kāds Vaišu putra, ka no viņa vienīgais nāk garīgums. Un ja mēs atkārtosim kaut kādu vienu tur vārdu miljonus reizi, mēs būsim garīgi. Un tie, kas Latvijā ir mūsu vecmātes un vecie tēvi, tie ir bijuši tādi tumsoņas. Es tā nedomāju, es domāju, lai iet pie vēla visi tie dievi un vēli svešie, un mēs arī esam cilvēki, te mums ir miesa, prāts, mums ir sava zeme, savi bērni, savi vecāki, arī mēs esam cilvēki, un arī mūsu eksistence ir dieva izredzēta, tāpat kā Izraēlas tautai un tāpat kā kādam Indijas vaišputram, un mums nav jāmeklē ne sveši dievi, ne sveši transhumānisms ar tādu pēšanu un dzimumu maiņām. Mums ir jāatgriežās, jāturās pie savas tās tēvu ticības, pie tēvu paražām. Un lai arī varbūt kāds mums saka, ka tas ir izlaidīgi līgola naktī, tur bučoties un kopoties, bet tas bija vajadzīgs. Un arī es pats atceros, ka man tēva māsa Lilija, tur viens brālēns Askolts kaut ko bija baigi pamatīgi, tur metis pa lampu, kazino nospēlējis naudu, tur izšķīries, un es tagad viņu aizvedu tur uz laukiem, uz mašīnu, uz ipiķiem, un domāju, tagad mutrīt viņi baigi nolamās, tā kā, tu zini, kur nācis, un ar sūdēnu koku
viņi uzreiz saka, Askoldiņ, tagad es tev tiekrunāju pirti, un te vien kaimiņiem tādu neprecēt tā, atnāks tev muguru, pamasēs samīļos, viņi priecīgi, tu viņai patīc jau no seniem laikiem, es domāju, johai tī, cik tāda, kaut kāda it kā tāda paviegla uzvedība, vai arī es atceros studiju laikos, mēs arī ar vienu draugu tur Normundu, kā bija vasaras prakses, kaut kā pa dienu izdomājam, kā ielīst pie meitenēm otrā stāvā, pa sienu, speciāli iedzinām tur naglas, lai mēs varētu parādīt tādas beigos kaskadieres un uzlīdam augšā, un meitenes tad teica tā, kurš uzlīdīs, to mēs pieņemsim gultā pa nakti, un tad mēs ielīdām pie viņām, jo viņas neticēja, kāds varēs uzlīst. Un kaut kā arī pēc ballītēm bija tā, ka tumsā uzreiz viss tur kaut ko ņemās, bet tas tāpat kā citām jo tālāk uz ziemeļu tautām, jo tā it kā tāda, ko tagad uzskat par izlaidību, teiksim, nomainīt dzimumu, nogriezt dzimumu locekļus pa lielu naudu ārsti un kaut kādas večus vest bērnu dārzā ar piešūtām krūtīm un bārdām, kas tur rādīs dzimumu locekļus un kārdinās mainīt dzimumu. Tas ir normāli, bet ja sieviete, vīrietis izturās prioritāti liekot, lai bērni dzimtu, un ja kāda sieviete dzīvo vienu kaimiņiem, un kāds vīrietis aiziet, viņi arī tur šo iekniepu dibenā un uztais bērnu, tas skaitās izlaidība. Un briesmīgi tur, ja viens tur pārgulēs, tad viss, tad ir cauri, tad viss bizness jālikvidē, visi rādi novēršās no tāda cilvēka un tā tālāk. Tas viss ir sveša tāda indokrinācija, lai iekarot latviešu tautu, lai viņi iznīkst, lai vairs nav Latvijā nedzimst bērni. Mūsu tā pirms kara, tas nav tik sen, vēl Ulmeņa laikos Latvijā dzim maniem vecvecākiem, vēl tur pat 5, pat 10 bērni, un viņi varēja sev atražot un līgo naktīs un darīt tā, kā viņiem labāk patīk un pielūgt tādus dievus un tā to jauno derību, kur ir mīlestība pirmā vietā pret tuvākiem, un es arī sev tā noformulēju mīlēt savu tautu kā sev pašu, cevišķi tagad, ja bērni izauguši aizbraukuši, ko lai es mīlu un ar ko lai es parunājos, tāpēc es šādus ierakstus šad tad veicu, lai arī es par to dabūnu liels nepatikšanas, kaut kādas nodaļas un visi šitie te reček, Ingas, Spriņģis un Rauda Sep un visi uzsēdušies uz astes un visu dzēšu, bet pateicoties kaut kādiem sievietēm, draudzenēm, kas pārpublicē šo to no mana izteiktā, kaut kā tā domu apmaiņa norisinās. Ko es vēl tālāk varētu to domu tagad virzīt? Tātad bērnu dzimšana, vismaz Latvijā tā bija līdz karam, līdz atkal kārtējai okupācijai, ka tas ir tā kā katra cilvēka, sevišķi sievietei, kamēr viņai ir tas bioloģiskais vecums, tas ir pamat dzīves jēga, kā savus tādas bioloģiskās potences realizēt un dzemdēt vien pēc otra bērnus. Jo, lai kaut vai mēs atražot Latvijas iedzīvotāju skaitu un varētu savu teritoriju noturēt, mums vajag tā, lai katrā ģimenē būtu 2 bērni. Ja viens bērns ir uz 2 vecākiem, tad nākošā paudze pēc 20 gadiem būs jau 2 reiz mazāk cilvēku. Tas ir pilnīgi saprotams, bet kaut kā vidēji visu laiku Latvija turējās jau gan Staļina laikos, kad daudzas izved un atkal piedzemdēja klāt, gan otrā pasaules kara laikā, ka izšāva, gan Ulmeņa laikā, gan, caru laikā bija kaut kas arī ap 2,7, padomu laikā arī bija miljonus vairāk jau uz 90. gadu 2,7, bet tagad atkal it kā brīvvalsts laikā, tad, kad mēs esam nokļuvuši šo liberālo baņķieru pasaules sistēmas, tādas varas piramīdas ietvaros. Mums katru gadu pa pār 10 000 paliek mazāk. Katru dienu 10 cilvēku izmirst, bērni ar vienu mazāk, un es šeit savācu skaitļus, un tie, kas kaut ko paklausīsies, arī var palasīt par konkrētiem skaitļiem tajā blogā Vidulējs blogspot.
Es visu laiku mēģinu, es arī kaut kad studēju, tur politoloģiju, socioloģiju, man patīk, kamēr es gleznoju, man ir laiks kaut ko tādu palasīt un patulkot no visādiem Lancet žurnāla, no dažādiem informācijas avotiem. Man tas palīdz uzturēt tā smadzenes kaut kādā viņiem ir kaut kādīgi jāpelna. Es arī zinu, kamēr bērni bija mazāki, es arī nevarēju vispār neko, man bija jāstrādā tāds pašfinansējušais bizness, ir diena un nakti, tu nevari neko tur atlaisties, un viss tā mūsu 285 000 dažādi ierēģi, lai viņus uzturētu katram pašfinansējošam, kas kaut kādu pievienoto vērtību rada, ir jāstrādā dienu un nakti, un vēl lai bērns pabarot. Tāpēc tā nu tas ir. Bet labi, iesim tagad tālāk, pietiek ar jokiem. Tikai vēl es gribēju piebilst, ka, piemēram, Romas impērijas laikā krībi, kas šeit dzīvoja, nu tā kā kurši no visas Romas impērijas brauc šurp pēc padomiem, un mums ir ar ko dalīties, un cilvēki ļoti viedi, ar kritisko domāšanu, apveltīti ar dažādām biedām zināšanām. Mums nav nekas tāds jākautrējās un jāklaus kaut kādām svešām ticībām. Kaut kur te tāds Rīgas skats. Rīga ir skaista un vispār mums ir reku ir tiešraides kamera, kas kad tā no darbnīcas skatos pa logu vai pa webkamerām, ko raida tiešraidē, baigi kolosāli papētīt Rīgu. Nu labi, bet tagad iešu tālāk. Tātad, agrāk latviešu tradīcijas likumu un paraži garantēja tautas dzimcības pieaugumu un populācijas atražošanu un izglītības normas. Tā bija ieaudzināts, ka tas ir labi, ka nav nekas slikts un arī morāls tāda pielaidīguma. Mums tomēr nav tik traki tā morāls pielaidīgums, kā varbūt ir čukčiem vai norvēģiem vai citām valstīm, kur ir vēl tālāk uz ziemeļiem, un viņiem šī tāda morāla liekas ļoti amorāla priekš citām valstīm, bet tā nav citu valstu darīšana. Un arī dažādas konvencijas un paktus, ko šobrīd emancipācija uzspiež un tā tālāk, tās viss ir tā kā Latvijas genocīdi, tautas iznīcināšana, lai viņi nevarētu sev atražot. Un lai zeme un viss mūsu vecvecākāks sastrādātais, lai tas viss paliek kaut kādām citām tautām, kurām mēs esam kļuvuši pa koloniju, viņu finansistiem un ar tādām mums neizprotām finanses tehnoloģijām, ielaižot šeit privāta svešu naudu, dolāru, kas nav Amerikas nauda, bet kas ir privāta banķiera, vecu aristokrātu dzimtu instruments pakļaušanas. Ar viņu palīdzību mēs šobrīd tiekam kontrolēti ar dažādiem parādiem un nabadziskošanu un tā tālāk, atņemot mums mūsu vecvecāku ar asinīm sviedriem iestrādāto zemi un mūsu kultūru un valsts instrumentu. Bet labi, tas ir tāda atkāpe. Bet tātad, ja mēs piekoptu tādas morāls normas un nostiprinātu valsts likumos apakaļ tādas normas, lai maksimāli dzimtu daudz bērni, tik cik pieļauj sievietes bioloģiskā ķermeņa potences, tad mēs neapšaubāmi no 1900. gada būtu kaut kas ap 6 miljoni. Tā kā Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Izraela, visu šīs ziemeļvalsts kaimiņu, arī mums, latviešiem, igauņiem, lietuviešiem, vajadzēja būt apmēram tādā mērā. Bet mēs esam ļoti tādi kulturāli cilvēki, apzinīgi,
tāpat kā prūši, ļoti paklausīgi, un tāpēc mūs ir pamatīgi apmānījuši un apšāvuši un dažādi iznīcinājuši ar slēptiem un atklātiem kariem un uzbrukumiem. Mēs esam tikai 1,8, nu jau tuvojas 1,7, šogad būs atkal baigais kritums. Nu labi, bet tātad pēdējos 80 gados tas viss ir noticis pēc Otrā pasaules kara, jo šīs vecās baņķieru dzimtas kastai ir izdevies izplatīt Rietumu valstīs tādu kopdzīves paradigmu, kura garantē viņu slēptai pārvaldei palikt neredzamai un pašiem viņiem gūt labumu no visas sabiedrības darbības, jo viņi saņem procentu maksājumos aizdodot naudu visu saražoto faktiski koproduktu. Un tad viņi atkal viņiem sakāp galvā šiem baņķieriem, un viņi novirza apakaļ to naudu, kas ir viņu rīcībā, un investē viņu vienkārši, lai kontrolas mehānismus izstrādāt jaunus, kaut kādas noklausīšanās ierīces, vidu nopērk un visādas te policijas dronus un pieņem tiesu izpildītāju armiju, lai cilvēks nabadzīskotu, atņemtu īpašumus, bankrotētu un lai turētu visu laiku tādā verdzībā. Un tas viss ir vienkārši no tā, ka šiem naudas sistēmas īpašniekiem, ka vairs nav Latvijas lata, Amerikas dolāru vairs nepārvalda republikāņi un Trumps, bet pārvalda arī šīs vecās aristokrāta pāris ģimenes, kas var drukāt naudu, tur Rothschild, Rockefeller, Morgan, viss, kas ir Federālo rezervu sistēmu naudas drukāšanas sistēmas akcionāri. Nu, tā arī ir tā vienīgā problēma, kas pasaulē rada visu šo haosu un ka mūsu izpratnē, ka nekas nenotiek pilsoniskās sabiedrības interesēs, bet viss notiek pret mūsu interesēm. Un nepārtraukti ir kaut kādas pandēmijas, kari, ko neviens nesprot, kā vārdā karo divas brāļu tautas, vai kā vārdā visiem jāsēž 2 gadus mājasēdē un jāzaudē īpašumi. Tas aiz visa tā stāv šī viena spalvainā roka, bet uz ko tad tiek virzīts? Uz to, ka viss šīs haos kaut kad viņi mēģina izveidot tādu arī leģitimizēt pasaules valdību, ka tas, kas tagad tiek ar finanses instrumentiem vadīts, ka arī to pasaules valdību leģitimizēt, lai nebūtu tāda dubultā grāmatvedība, ka tiešām arī šīs tur Pasaules veselības organizācija, Pasaules migrācijas organizācija, apvienoto nāciju organizācijas, viss šīs melno kungu, kas ir ielikti tie vadītāji ieliktiņi, ka viņi arī reāli pārvaldītu. Un tāda nacionālo valstu struktūras tiktu vispār atlaistas, likvidētas kā liekas un kā tādas deģenerējušās un devalvējušas savu formu, tā kā Latvijā. Visi tie cilvēki, kas te pēdējos gados kopš vienotības tās koalīcijas pārvaldes, viņi ir pilnīgi degradējuši tādu vispār ticību valstī un loģikai, un ar vienu pieņemot vairāk šos tur 100 000 kontrolējošos cilvēki kaut kur iekšēji viņu zemapziņa ilgojās, ka palika tikai pašvaldības un no Eiropas Savienības tiešā pārvalde pārvaldīt šo teritoriju. Tā tiek virzīta tā apziņa, ka tie viedie aristokrātu ģimeņu, tie baņķieri, viņi tā arī pārvalda pasauli, ka viņi rada tādus apstākļus, lai paši cilvēki kaut kādas izmaiņas vēlētos. Un šobrīd, ja mēs tur 300 000, lai uzturētu tur 15 miljārdi aiziet, lai viņi varētu dzīvot tie ierēģi tādās eiro līmeņa dzīves, tad mums paliek tautai apakaļ, ko novirza pāris miljardi, kuras katru gadu aizņemās. Un lielākā daļa tās naudas aiziet tieši šo ierēģņu kontrolieru, kas mūs arī moca viņu tā kā uzturēšanai. Un tas tāds absurda situācija, un tajā baņķieri, protams, ka viņi piedāvās kaut kā
likvidēt šos nacionālās valsts struktūras. Visi cilvēki aplaudēs un uzelpos, jo viņa dzīve kļūs daudz vieglāka. Uz to tas tiek virzīts, bet tā ir tāda mana izpratne, kas ir daudzu gadu garumā studējot visu šo sistēmu. Es līdz tādām atziņām nonācu. Bet labi, tagad turpināsim par tēmu, kā šodien zinātnes un skolas pirmā diena skolnieku. Turpināsim par šīm lietām. Tātad, kā es redzu, tātad es te jokoju par tām tradīcijām, ka līgo nakts bija vajadzīga, lai tauta atražot pēcnācējus, lai atsvīdlidzina, laulāto draugu ar partneru maiņu, kaut kādas sajūtas vai daudzās ģimenēs, kur bērni nevarēja būt, tad vismaz līgo naktī vai no kaut kāda tur kaimiņa, kurš atnāk piepalīdz ar spermu. Tomēr bērni pietika līdz tagad 90. gadiem, kad mēs esam tā kā nokļuvuši kaut kādas svešas morāles un viss. Un man arī, piemēram, ja es zīmēju, man patīk sievietes vai vispār patīk tāds dzīvesveids, ka dulsne, ka nemāk ne dzert, ne plītēt, ne kazino, ne pīpēt, neko. Nē, es izprovējis kaut kādas tur narkotikas, bet sievietes man patīk. Gribās tādu dzīvesveidu, katru dienu ir sava, jo tev tā sava vienīgā sieviete tev var daudz vairāk baudas, prieku sniegt un arī tādu emocionālu piepildījumu nekā kaut kādas svešas sievietes, tāpēc, protams, tas dzīvesveids kopā ir labs un arī daudzīties ar bērniem. Kaut kur mēs vienmēr arī, kamēr bērni bija braukājumi pa nakti riteņiem vai spēlējām tenisu katru dienu, vai kaut kādas arī spēles kompjuteri, lai apgūst Photoshopus. Un man patīk tāds dzīvesveids. Kādam patīk viendzimuma laulības vai tā tālāk, arī forši, bet nevar būt tā, ka valstī, lai kļūtu par politiķu vai valsts vadītājiem, ir obligāti jābūt seksuālā mazākuma kaut kādiem pārstāviem. Un tagad, lai viņu arī visās Eiropas valstīs faktiski visi tie vadītāji, visi ir bez bērniem ģimenes un visiem ir kaut kādas šādas dīvainas, kas nesekmē, bet ir tā kā last generation un child free politika aizvietojot, bet tajā pašā laikā tuvo austrumu valstīs, no kurienes tiek aizvietots. Tur ir cita morāla, citas vērtības sistēma, un tur dzimst pa 10 bērnu, kurus kā emigrācija aizvietojušo iesūta Eiropas valstīs. Tas ir pilnīgi skaidri redzams, un to, lai kādu mums tur melot visi tie viedokļu līderi un politiķi, pie kā tas novedīs, tāpat kā Rietuma Eiropā, kur jau redz premjeru un arī Latvijā, neviena vairāk nav vietējā ārsta, mums vajag kaut kādu ārzemnieku, kuram nav nekāda līdzpārdzīvojuma. Vienīgā interese, lai būtu lielāka peļņa transnacionālām farmu kompānijām piespiedu atkal medicīnu un pārējo, kāpēc Latvijā mums arī tur ārsti ir kļava un kaut kādi ērgļi un visādi kalviņi un neskādi forši ārsti. Mums arī ģimenes ārsts kolosāls, tur tāds Tirāns Edgars, kolosāls cilvēks, filozofs, vienreizējs arī naturopāts un zinātnieks. Kāpēc mums ir šeit jāpārvalda veselība visiem ar piespiedu kaut kādām normām, kaut kāds pilnīgs absolūts svešinieks, abūs simbols vai kaut kāds, nezinu, kāds viņš tur bija uzvārds, bet kaut kāds pilnīgi svešs no citas rases, citas nācijas cilvēks. Labi, bet tad tā pirmā doma bija par tiem auglības rituāliem un par tādām it kā diezgan izlaidīgām normām, bet kas tur izlaidīgs? Ja teiksim, ir vajadzīgs atražot savu zemi, tautu, un tā tad ir jābūt tādām sabiedrības normām un arī bērniem audzināšana visu, lai būtu pievilkšanās. Es arī tāpēc mēģinu zīmēt kaut kādas sievietes un kaut ko tādu, lai vīriešiem rodās interesi, saka, tā, tagad ķersimies pie tādiem skaitļiem, lai kāds man vispār klausās, vai arī kaut kādu tādu nopietnu draugu, kas man parasti kritizē, te kaut kādus vienkārši skaitļus. Es arī māku strādāt ar
skaitļiem, lasu Hopkins universitātes datus, Latvijas tur vida un tagad tā, te es mēģināšu tagad kaut kādus skaitļus, bet tāds savā loģikā viņas izklāstot. Piemēram, 90. gados 3% cilvēku nekad nebija bijuši pārattiecībās, nu kaut kādu vecpuišu vecmeitas. 2025. gadā 30% cilvēku līdz 50 gadiem vispār nav bijuši pastāvīgā pārī. Viņš, es nezinu, kaut ko masturbē, kaut ko skatās internetā, kaut ko sapņo pa kādu kaimiņienu, bet nav bijis vispār tādās pārattiecībās, un arī vēlāk cilvēkam ļoti grūti ir, ka viņš jau nostabilizējis kaut kādu sadzīvi, dzīvot kopā vienā toaletē, vannā. Es zinu, es pats vienmēr dabūju pa pauri, bet mums pa laimi bija daudz strādājumi, bija atsevišķi darbnīca, tur vasarnīca, dzīvoklis, biznesa, office. Kaut kādu nodzīvoju 35 gadus, kamēr bērni izauga un arī sieva tagad izauga, un tagad es varu vairāk lietot laika tieši savai daļradei. Katru mēnesi jau 5. gadu taisot izstādes, ko mums atņēma dzimtas uzbūvēto Pinaktēku sēku, kas tagad atkal stāv tukši un izlikt pa 500,000 izsolē. Kaut gan tur visādas, tur širās te ir stikli un granīta grīdas 2500 metri un visādas. Tur vien maksāja tur 1,5 miljonu, tas baigi lēti, bet štrunts, ja man tagad viņi atdot apakaļ pa brīvu, tos globālistus noņemt, atnākt kaut kāda nacionālā valdība un likt, lai es tur atkal taisa izstādes. Te Mārups blakus tur depo un Amerikas vēstniecībai viena no lielām ēkām, es pat negribētu, jo tā bija tāds misijas darbs. Arī Galerija Rīga mūsu tajā Happy Art muzeum klubā es nostrādāju 12 gadus bez brīvdienām, vai kaut kādas rudens izstādes taisīt. Mākslinieku savienībai tas viss ir tāds darbs, ka šogad kaut kādam tur čulkstēnai, kam māsa strādā Rīgas domē un kaut kādi tur progresīvi uzreiz iedod 200,000 pa 3 dienu izstādi. Man pa 30 gadiem nav 200 eiro neviena iestāde iedevusi kādai izstādē, bet tas atkal ir atkāpšu trunts, lai ieskrienās. Man tāpat patīk to darīt, ka man vectēvs mācīja bagāts tas, kas var iztaisīt sabiedrību. Tādā nozīmē, ka cilvēks, ja viņš var apvienot citus, man arī tā bija ģimenē, ka vienmēr durvis bija vaļā, ka tēvs Valdis Rūj bija direktors un māte tur komponistu savienības, kino savienības vadībā, vienkārši kaut ko visu laiku nāca kaut kāda cilvēka sēdē mājās. Tāpēc man arī likās tā, ka ja cilvēks turīgs, viņam vajag uzturēt kaut kādu klubu vai teātri vai kaut kādu galeriju mākslas. Labi, 1 stunda ir pagājusi uz jokiem. 1 stunda pagājis uz jokiem, tagad es tos skaitļus, tātad viens bija smieklīgs skaitlis, ka uz 90. gadu 3 cilvēki nebija bijuši pārattiecībās, bet uz 25. gadu 30% cilvēki līdz 50 gadiem nav bijuši pastāvīgā pārī. Man kaut kā arī tā mācīja bērnībā, ka ēst vienam pašam vai nodarboties ar seksu vienam, tas ir kauns. Tagad, zin, kaut kāds tur sodītājs vai kritiķis, štrunts, kas grib, lai tagad arī ir forši tie saiti, tiešsaitē, var iepazīties Tinderī kaut kādā vai Šindrī, es arī tur kā bērni izaugu un ar kundzi sākam dzīvot atsevišķi, ka viņi saka, te tādā darbnīcā man pilns ar grabažām, rāmjiem, grāmatām, te nav iespējams sievietē dzīvot. Te es arī ierakstījos Tinderī, bet man uzreiz kaut kā izdzēs. Tur kaut kādas uzdevu jautājumus, vai es tur esam mieru, kaut kādas tur anonīmi. Un es kaut ko ne tā atbildēju, man izdzēs štrunts arī. Labi, bet ja katrā ģimenē vidēji dzims 2 bērni, teiksim, tas ir tā, lai atražot tautu sevi, lai palikt tajā 1,8 miljonu līmenī. Tas ir, tad apmēram dažās ģimenēs ir 3-4 bērni, dažās varbūt kaut kādas problēmas ar fertilitāti un nav bērni, bet vidēji kaut kā visu laiku tie 2 bērni turējās. Bet
arī tagad tā vidēji turās. Tagad tikai problēma ir tā, ka tās ģimenes tā tad rodās daudz mazāk. Ka, jā, ja ir radusies ģimene, tad vidēji tur arī ir tie 2 bērni uz ģimeni, bet tikai problēma ir, ka pašas ģimenes rodās vairākas reizes mazāk. Un tagad es mēģināšu iztirzāt pēc savas tādas izpratnes socioloģiski, politoloģiskas, kas ir tie cēloņi, kāpēc, teiksim, citās valstīs Nigēra, piemēram, sāka, tāpat kā Latvija, ap 800, 900, ka vispār sāk skaitīt cilvēks, mums bija vienāds skaits ar viņiem, bet tagad viņi tuvojās miljardniekiem, un mēs ir visi tie institūti, demogrāfijas prognozē, ka pēc 10 gadiem tādos tempos būs tāds kā parabolas strauji kritums, paliks 400,000 Latvijā. Savukārt VF fórumā tagad tikko Elis Gors, bijušais viceprezidents ASV, tāds globālistu līderis, runas vīrs, headliners, viņš pateica, no tuviem austrumiem un Āfrikas, Austruma Eiropai sevišķi jāuzņem miljards jauno iedzīvotāju, jo Austruma Eiropa vēl nav kolonizēta. Vot tādas viņš tur Harari un tie ideologi sarakstījuši grāmatas, un man arī tur, es palasīju to un visādas izkopēju tās skēmas, ka, piemēram, Latvijā ir tur 1,8 miljonu un šitā te Nīderlanda un Beļģija aizņem tikpat daudz teritoriju, cik Latvija, bet tur dzīvo attiecīgi 12 plus 18, 30 miljoni. Tad Latvijai būtu jāuzņem 28,2 miljonu vēl melnos, lai mēs būtu tā kā pēc Eiropas Savienības baņķieru plāniem izpildījuši to, ko viņi mums pieprasa, ko arī vienotības te valdība ir apņēmusies stingri ātri izpildīt. Nu labi, bet tagad ejam tālāk. Tātad par to, tas ir interesanti, jā, tātad es tagad otrā daļā mēģināšu paanalizēt, kāpēc tie Latvijā nerodās tās ģimenes, kas tie ir tādi pa indokrinētiem cilvēkiem, kas mums ir sačkarēts tajā apziņā un tradīcijās un morālē, ka vairs nerodās tās ģimenes. Un tagad mēģināsim iztirzāt, ka vīrieši, ja līdz 3-5 gadu vecumā viņam nav bijuši dzimuma attiecības vispār ar sievieti, viņi ir jaunavji. Un kā tas tā ir? Ka es jau iztēloties, ka viņš dzīvo, tas vīrietis tādā studijas tipa dzīvoklī, kuru vispār nav, protams, vietas viņam vienam, jau ir priekš kompjuteru un tur ēšanas dušas, guļama vieta, kaut kādi pār 10 metri, bet kur tur sievietei dzīvot nav. Man arī darbnīcā šeit īsti es nevaru, un kur vēl bērnu vai vairākas bērnus. Otkārt, tam vīrietim ir arī pieredumi, viņš negrib zaudēt savu tādu neatkarību, un naudas viņam nevienam Latvijā īsti nepietiek sev. Nu, izņemot Rinkēviču, viņš veicis uzkrājums 500 000, bet viņš dzīvo viens ar māti, nav nekāda tur kazino kaitīgi pieredumi, visu laiku strādāja ārlietu ministrijā, tagad pa prezidentu, es jums pateikšu noslēpumu. Un te cits sūdzās, ka visi korumpēti, bet Rinkēvičs toči nav korumpēts. Jau es parēķināju, ka ja viņš tur brauc arī ar valsts mašīnu un tā tālāk ēd darbā, pieņemšanās, nu viņš tiešām var katru mēnesi tur atlikt kaut kādu 5000, un viņam tie 500,000 uzkrājums, tas ir pilnīgi normāli. Tādā ziņā nav ko cilvēkam piesieties, bet nu labi, tas ir viņam ir uzkrājumi, bet tādam normāliem cilvēkiem, vīriešiem toči nav nekādu uzkrājumu, ka viņš pats sev knapi var nomaksāt komunālos visu un mašīnu pat nevar uzturēt, tad ir kur nu vēl vairāks bērns un sieva. Nu, tas ir tā ir tā lieta, ka pēc 1990. gada, pēc tās sauktās toreiz atgūšanas valstiskuma ienākumi paliek ar vien mazāk ģimenēm, un ir abiem jāsāk strādāt, lai kaut kādīgi vispār iztiktu. Jo kādreiz bija tā, ka sievietēm bija izdevīgi iziet pie vīra, bet tagad ir otrādāk. Nu, tagad viss pēc kārtas, tātad es turpināšu tos punktus uzskaitīt, kas tur manā izpratnē ir tie visi tie
pekstiņi. Tātad viens ir tas, ka tas vīrietis nabags dzīvo kaut kādā studijas tips vai ar vecākiem kopā. Man arī viss, es skatos no draugiem, paziņām, radiem, dzīvo kopā ar vecākiem līdz 40 gadu un normāli. Tā tas ir, jo tā nestabilā finanses situācija, ka apzināt nabadzisko, tepat vēl te Clintona un Eiropas Savienības struktūras teica, ka Latvijā pārāk augsts dzīves līmenis, steidzīgi ir valdībai un parlamentam jāsamazina dzīves līmenis un vidējais mazais bizness jāiznīcina un vidējais slānis jālikvidē, ka tas ir nepieņemami viņu baņķieru prāta. Nu tā nestabilā situācija tā rada, ka vīrietis nespējot uzturēt vēl kādu izņemot sev paši. Bet ieejot ģimenes attiecībās būtu loģiski, ja sievietes aiziet no algot darba un uzsākt ražot bērnus pēc bioloģisko potenci maksimālas tādas realizācijas. Taču tagad ir otrādi, ieejot ģimenes attiecībās sieviete obligāti sāk strādāt algot darbu, jo parasti sievietes tomēr vairāk pelna, jo viņas, ja strādā kaut kādā tur valsts darbā, vienkārši kaut kādu ierēģiņu darbu, viņas saņem tiešām garantēt lielu algu, bet vīrieši, kas tomēr grib būt patstāvīgi un kaut kādu veido savu pašfinansējošu biznesu, jeb strādā fiziski darbu, viņi saņem daudz mazāk. Un pārstrādāties ir norma tagad Latvijā mazam vidējam biznesam, tāpēc arī visi pirmie stāv tukši, visādi mazie veikaliņi ir izkonkurēta globālistu lielveikaliem un viss tas skaistā latviešu strādīgums, kaut kur laukos arī paliek tukši ciemi, pilsētas, mazpilsētas, bet jau latviešiem gribās to savu lauku sētu izlaizīt un uztaisīt par ražotni un strādā man arī tai pašai tēvmāsai. Tur bija, viņi tikai sev varēja atpelnīt ģimeni, taču viņiem uzkrājās katru gadu nodokļu parādu. Beigās čiks to māju tā kā atņem, izliek visu uz ielas. Tas tēvs ģimenes nošaujās, dēli tādi spēka gados vienkārši nosalsti, viņiem nav kur iet, tā māte arī no bēdām nomirst, aiziet bojā citā dimensijā, rezultātā tā māja tur sagāžās. Un tad viss tās Eiropas un Latvijas tie valdība ir apmierināta, ka ir izpildīts plāns, bet faktiski būtu jāļauj mazam vidējam biznesam tikai atražot sev, pabarot sevi un ģimenes un vispār jāliek viņas svētā mierā un visus tos ierēģņus jāpasūta uz sūdainu koku, tā kā Ulmeņa laikā bija 25,000 ierēģņi uz visu Latviju, tagad 285,000 plus vēl kaut kādu pašvaldību. Labi. Kāpēc? Privātā biznesā ir tā, ka viņš ir nerentabls. Nav neviens biznes, es te arī rēķināju. Tikai, ja tu ej valsts tajā piramīdā strādāt un noliec sirdsapziņu malā, noliec veselo saprātu un ko tev liek baņķieru pakti, visi šitie te konvencijas un visas ieviešanas tur zaļo koridoru un tā tālāk, ja tu kaut ko nepildīsi, tev uzreiz atlaiž tā kā Kariņš 60,000 ierēģņus atlaid, pieņem citas vietā no vienotības koalīcijas un gatavs. Kas izpilda reglamentu, ko viņam mākslīgais intelekts medicīnā un visās lietās, pilnīgi necilvēcīgi, ja tur rakstīts jāatņem bērns vai jānošpricē, tad dar, ko tev liek. Ja nē, tad laukā, ej atkal mazajā biznesā un badojies. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka transnacionālām korporācijām un šiem ir izveidot nodokļu sistēmu pa labu, ka tās lielās korporācijas visādi Rimī un ārzemju tirgotāji un ražotāji gandrīz nekādas nodokļas nemaksā, jo viņi ienes kasē ļoti daudz, un es nezinu, tur 5% vai kaut kādu nodokļu viņiem ir, bet viss sloks ir uzlikts uz mazo vidējo biznesu, ka mums bija tā, ka nodokļos aiziet gandrīz viss un komunālos maksājumos. Jau ir jāuztur tie kontrolieri, un tagad viss tās valsts iestādes ierēģi pilda tikai kontrolieri, tiesa izpildītāji, kas tur pērk noklausīšanās ierīces, un tiesa izpildītāji armija tik domā, kā represēt, kā atņemt, izrutrupēt brāļi, tur bunkus un visādi jaunā miljonāra kārta.
un izsūtīt migrācijā, lai vēl ārzemēs strādājušie man arī sūta tikai naudu, lai šeit varētu bērnus izdzīvot, nomaksāt valsts 20 miljārdu parādu. Un garantēt transnacionāliem banķieriem miljardu peļņu, vai tā kā Latvijas Energo valsts kompānija, tur 400 miljonu peļņu vai kas. Burtsloks, tas burtsloks. Dēļ kur ģimeņu bizness nav iespējams, jo būtu normāli tā, ka viņi uzturētu sevi, ģimeni, un arī vispār nodokļi laukos normālās valstīs vispār nav nekāda nodokļi, un pat nedrīkst pārdot zemi, lai Latvijā būtu tā kā Kramiņš tajā Tautvaldību partija piedāvājumā piedāvāja, ka Latvijas zemi nedrīkst izpārdot, kā tagad viņi piedara kaut kādiem Zviedru transnacionāliem fondiem, ka, ja ģimenē ir sadalīt uz galviņām, piemēram, mēs esam vēl palikuši tur 1,8 miljonu visādi, kas grib gar jūru, kas grib lauksaimniecības, grib mežu zemi. Normāli tas būtu, ka valstī jāliek mierā tos pilsoņus. Viņiem jābūt privilēģijai, bet tagad privilēģijas ir iebraucēji tiem, viņi dzīvo pa brīvu, un no valsts budžeta ir amerikāņi aprēķinājuši institūti 500 līdz 800 tūkstoši katrs neizglītotais tuvu austrumu migrants izmaksā valstī, bet viena bērna izaudzināšana līdz 18 gadiem izmaksā 200 tūkstoši. Tas nozīmē 4 migrants vai vienu latviešu vai Latvijas, Krievu, Latvijas ebreji, tie, kas šeit ir patrioti, es viņus arī skaitu pa latviešiem. Un viss tā problēma, ka tiem triljonāriem banķieriem sakāp galvā. Tā kā no 20. līdz 22. gadam. Viņi jau bija uzrakstījuši līdz 30. gadam šito te farmkompāniju, tādu biodiktatūru, un faktiski pa to, ka no bio viņu laboratorijām, kas pieder tiem pašiem farm biznesmeņiem, noplūda tās visas tie draņķi, par to viņiem vajadzēja sodu un Nirnbergas prāvu, bet tagad ir otrādāk. Viņi jau ir izgatavojuši atkal nākošos štammus un kaut kādus mēslus, ko tikai gatavojās atkal. Un mums tā kā ministrs veselības ir viņu cilvēks, kaut kāds svešinieks, kam nospļauties, kas te dzīvo kaut kāda dieva nepieņemtā tauta. Tā tas viss ir. Loģiski būtu slēgt visu tās biolaboratorijas un visu tos kaut kādu patogēnu ražotnes. Kāpēc mums vajag viņas ražot, ja viņi regulāri tur atkal amerikāņi tagad Kanadijas jaunākais aprēķinājis 300 noplūdes no tām laboratorijām un jebkur brīdi atkal tie patogēni, ko viņi ražo, tie farm biznesmeņi, atkal viņiem ienesīs cilvēces vēsturē bezprecedenta peļņa. Mums bija te angļu parlamentārietis Bridžens, un tieši tur jaunu latviešu partiju un šitais te suverenitāte arī tikās ar to angļu parlamentārieti. Viņš teica, ka tur interešu konflikts, kā tie paši, kas ražo patogēnus, tie paši arī ir farm biznesmeņi, kas arī izplatās pret indes zāles, un arī tie paši arī apmaksā Pasaules veselības organizācija. Es viņu saucu par Pasaules veselības orģijām. Labi, tas ir tāda atkāpe, bet tagad ejam tālāk. Šoreiz nav runa par nekādu veselības problēmu, un tas cits jautājums, lai citi risina. Ejam tālāk pa tiem bērniem un ģimenēm. Latvija ir izvēle katrai sievietei un arī vīrietim. Vai nu iet valsts tādā noās kuģī pa ierēdni un parazitēt uz pārējo rēķina, jo pašfinansējošā darbā ir zināms, ka Latvijā ir nerentabli visi. Vai nu iet pa kontrolieru kaut kur trolejbusos vai mašīnām likt sodu naudas. Jo tāda, kas rada pievienoto vērtību un strādā kaut ko Latvijas reāli labā, ir daudzkārt mazāk nekā visu šito te kontrolieru un visu noklausīšanās un tiesu izpildītāju un policistu un visādas tādas te struktūras. Un, protams, ja cilvēks tā
pēc skolas viņš domā, man arī es prasu tur dēlam, vai viņš būs patriots, brauks mājās, tur kvanta fiziku mācās, bet te viens viņa kaut kāds kursbiedrs Sans bija ienācis, arī ģeniāls kvantu fiziķis, pabeidzis šausmīgi spēcīgām smadzenēm, atbrauc ar riteni to zaļo somu. Latvijai viņam jāiznēsā kopā ar pakistāņiem pārtiku. Šeit nevienam tāda kaut kāda kvanta fizika nav vajadzīga, jo tur jāuzprogrammē kaut kāda tur vēlēšana sistēma, pat cik tur 12 miljoniem to, ka ladot kaut kādam partijnieku radiniekam, kurš tur viss salaiž dēlī un vēlēšana naktī vispār tas draņķis nestrādā. Bet reāli tie, kas ir ļoti tur kā Šējev un šitādi Latvijā ģeniāli, vēl tiem ir jābrauc prom, jo ārzemēs viņiem piedāvāt ar 100,000 algas. Ja viņš var to mākslīgo intelektu Stargate'ā uzprogrammēt, tagad piedāvā no Amerikas arī darbu un Vācijā uzreiz pa brīvu izglītību un dzīvokļus. Latvijā jāiznēsā kaut kāda pārtika, jo šeit viss tādas programmēšanas darbus, tur ieliek kaut kādu partijas biedru, ēzeli. Nu labi, bet tagad ejam tālāk vēl pa tiem skaitļiem. Kāpēc? Es mēģinu tagad tā reflektēt, pierādīt, kāpēc tās ģimenes nerodās. Ka te ir tā finansiālā, ir arī fiziskā sadaļa, pēc tam es pieskāršos, ka kaut kas fiziski ir izmainījies ķermeņos, tā fertilitāte krītās. Un tādas ģimenes, kur nerodās bērni un kaut kādi izkropļojumi, un arī tie transgenderi un viendzimuma laulības tā tālāk, tas, protams, arī kādu pusi no tā visa aizņemt. Par to vēlāk. Tagad vēl padomāsim par to finansiālo pusi. Ka teiksim, lai stātos ģimenē, cilvēks saprot, ka viņš sevi nevar uzturēt normāli, kur nu vēl to sievieti un kur nu vēl bērnu. Un tāpēc aprēķināts, ka līdz 18 gadiem ir 200,000 eiro izmaksā bērns no vienas ģimenes budžeta. Un arī vēl sev pašam jāiegulda tam vecākam 18 gadu darbu, nevis uz kaut kādu savu izglītību vai ceļošanu, izklaidi, bet visu laiku to bērniņu ir jāņemās. Man arī atceros, ka tu viņu nevar pat tur, tikko te bija, staigāju pa parku, tur pie akadēmijas, Greisponāts, skatos kaut kāds sīkais, tāds vēl runāt nemāk, bet klumburē kaut kur tur pie pareizticīgo katedrāles. Es domāju, kur lai bāž, es prasu, kur tev vecāku, viņš neko nezina. Es tur tagad sēdēju tajā kafejnīcā, es skatu to bērnu tā kā pabaroju, bet viņš, es nezinu, kur viņi tagad bāst, vai uz policiju vest, vai zvanīt, vai, neviens nenāk, viņam pakaļ nav. Es domāju, labi, tur blakus mākslas akadēmija, man tur māscei vīrs Zariņš strādā pa kaut kādu rektoru, es aizvedīšu viņu tur. Tad tur mēģināšu nodot kaut kādiem dienestiem. Es aizēju tur un ievedu to bērnu aiz rokas koridorī, un kamēr es tur arī tagad eju līdz tam kabinetam, tur stāv tādas sievietes, kaut ko runājās, tā viena sieviete tam bērnam notīra tā kā puņķina deg un pabužina matus, un tā kā akal turpina runāties. Es tai sievietei tagad raustais plecs, es saku, tu zini, tavs bērns bija jau aizgājis līdz tur cauri, viņi man tā kā smējās, ka netic. Arī ir atsaldēti cilvēki galīgi, tas arī ir fakts, ka visiem šitiem te internetiem viņš vai ar kaut kādām tur tādu, viņš arī tiem bērniem neseko. Protams, tur tiem dienestiem arī zinām mērā ir taisnība, ka cilvēki arī palikuši stulbeņi, bet tomēr tās bailes no tiem sociāliem dienestiem ir arī iedvestas, ka draud atņemt bērnus. Ja, teiksim, nav pietiekoši naudas, ko izpildīt visādas normas, tad atņemt bērnus. Jeb, ja tu, piemēram, negribi viņam tur, man arī pazīstam 100 špricis uzreiz, kā tas bērns piedzimst ar kaut kādiem patogēniem iešaut iekšā. Tad to atkal var atņemt bērnu. Vai ir arī bail no bērnu dārzā transgender izglītības, kā kaut kādi bārdaini onkoļi ar piešūtām krūtīm vai kaut kādiem, es nezinu, 100 dzimumu, tā kā tas te bija Vējonim draugs atbraucis un zaļo partijai, tas kaut kāds kvadrejobers lēkāja pa to brīvības pieminekli Rēja uz Latvijas bērniem.
ja šitādi ir tie tagad tā modernā Latvijas izglītības sistēma un kāds nelaiž bērnus šajā sistēmā, tā kā te bija tādas ģimenes, ko vajāja pa visu Latviju un viņi kaut kur slēpās, lai bērns nelaist šito transhumanistu izglītībā. Protams, no tā arī ir baila. Tāpat kā fašistu laikā vai komunistu, kaut kur bērni tur gulagā nedzima īpaši. Neviens negrib to bērnu tādām mokām ielaist kaut kādu transgenderu. Es pat nesaprotu, kā var būt 100 dzimumi Latvijā. Ja ir 100 deputāti, katram no viņiem savs dzimums. Es arī gribētu, lai tos deputātus piespiež katram, tiksim, tā kā es tagad runāju, viss kā pie bikts, viss, kas man ienāk prātā, es pasaku. Un es gribētu zināt, lai visi tie deputāti no Vienotības un no Zaļo partijas, lai viņi pasaka, ar ko te viņi sevi īsti identificē. Kas viņš ir? Es pat nesaprotu, kur var 100 dzimums atrast. Es saprotu, jā, Zaļo partija tie kvadrejoberi, kas rej, cilvēks suns, bet kas vēl ir, es nezinu, cilvēks krokodils, cilvēks galds vai cilvēks rībe vai kas, ar ko viņš var sevi identificēt, kādi ir tie 100 kvīri, man interesē. Vai tie deputātiem vajadzētu katrus piespiest pie sienas, lai viņš atzīstās, ja viņš ir, teiksim, nobalsojis, ka viņš pieder 100 dzimumiem Latvijā, lai katrs no viņiem šito izstāsta. Tieši ar ko viņš sev asociē, ka viņš nav bijis līdz 50 gadiem sirma vecumu, nav bijis toaletē, nav redzējis, kas viņam biksēs vai vannā nav bijis. Viņš nezin, kādu viņš ir dzimumu. Amerika pateikusi, ka ir tikai 2 dzimumi un ka visi šitie kvadrejoberi ir jāliek trako namā vai cietumā, bet, cilvēks kā cilvēks, viņš var būt kvadrejobers vai kaut kur brīvā laikā riet, bet ka to uzlikt pa valsts ideoloģiju un mācīt no bērnības un arī kapitāla fonds, saka, tu neesi aktuāls, ja tu iztulkot grāmatu pa kvadrejoberiem un ilustrēt, tad tu dabūt tur 60 000 vai taisīt festivālu pa kvadrejoberiem, tad arī dabūt. Tā ir valsts ideoloģija, un tāpēc tie banķieri saka, ka viņiem vienalga kādu ievēlēs uz 4 gadu to politiķi, ja viņam dod naudu drukāt un dot finansējumu un aizdot naudu, viņam ir vienalga. Tā tas ir. Kas to nesaprot, tas ir absolūti akal, tāpat kā viņš dzimuma jautājumā ir vienkārši nojūdzies cilvēks, kas nespēja identificēties. Tāpat ir viņš nesaprot, kā tiek vadīt caur naudu valsts, caur naudas sadali. Bet 200 000, ja ir aprēķināts, ka katrs bērns izmaksā ģimenēm, tā ir liela nauda. Kurš reāli, ja viņam finanses, teiksim, tu aizies uz banku un tev konsultants Vilnāms saka, viņš saka, jā, bērns izmaksā 200 000, jūs gribat bērnu sabiedē uzreiz ņemsiet kredītu izglītībai vai ratiņiem un visam pārējām dzīvoklim. Ja nē, to bērnu jūs radīsiet, bet jums atņems un atdos kaut kādu uz ārzemēm transgenderu viendzimumu ģimenēm. Labi, ejam tālāk. Ir bail no visiem šitiem te bāriņu tiesām un tā tālāk. Un tas arī spēlē lielu lomu, jo cilvēks saņem klešķos to jauno ģimeni un viņi atdot kaut kādām viendzimumu laulībām un kaut kādiem bārdainām sievietēm neviens negrib. Un ja ir, teiksim, 200 000, bet ir arī precīzi amerikāņu dienesti visi aprēķinājuši, ka viens tas neizglītotais imigrants izmaksā no 500 līdz 800 000 valstī. Tas nozīmē, ja valsts neievestu tagad vienotības globālisti masveidīgi tos tuvo austrumu cietumu iedzīvotājus un šeit viņus kaut kā neuzturētu valsts maizē, tad viņi varētu 4 bērnus izaudzēt par vienu migrantu. Tas ir reāli aprēķini, tas nav mans kaut kāds izdomājums. Tādas ir tās lietas. Un tāpēc, ja cilvēkiem ir instinkts tos bērnus audzināt, viņam vajadzētu dot algu pa katru bērnu, vismaz tos tur 500 000 vai 200 000. Tas būtu normāli, arī tajās Igaunijā kaut kādas nevalsts, bet kaut kādas atsevišķi fondi programmas ir, ka pa pirmo bērnu dod tur cik tur 5 000 pie dzimšanas, par otro, trešo jau 30 000.
tas arī ir ļoti maz, jo ja viens tāds bērns izmaksā 200 000, tas būtu jāieprogrammē un jāatlaiž no 285 000 tie ierēģi, tur 250, lai paliek 25 000, ietaupītos 15 miljardi no budžeta, kas mums ir 17 miljardi, un pat Latvijas vidi ir aprēķinājis, ka ja atlaistu 90 000 ierēģis, ietaupīt 5 miljardi. Un ja atlaist visus 208, ietaupīt 15 miljardi. Latvijas budžets ir 17 miljardi, 2 miljardi visu laiku aizņemās, tur visi skaitļi sanāk kopā, ka faktiski Latvijas budžets ir, lai uzturētu to partijnieku ierēģņus, un tautai kaut kas tiek atmests atpakaļ katru gadu 2 miljardi, kurus aizņemās. Tā tas iznāk pēc skaitļiem. Un vēl mums ir pa to tur naudu kaut kur tagad jāizņemās, lai vēl to šito te imigrantu armiju bušot jāuztur. Nu labi, tas atkal ir viss tā. Bet līdz 35-40 gadiem fiziski vēl skaitās norma agrāk. Varēja radīt bērnus, ģimenes, un gandrīz vienmēr arī viņi piedzima, ka tā olšūnas un sperma ir vēl normāla un tā tālāk. Bet tas bija pirms 2020. 22. gada tās apstrādes. Pirms tam bija šāds rādītājs. Tagad tas rādītājs varbūt ir stipri krities, un tur mēs nezinām, kas tur tagad draud. Kādi tie fertilitātes rādījumi ir, to mēs nezinām. Tāpēc cik tā situācija ir traģiska, to vēl ir pamatīgi tur kaut kas būtu kaut kādiem cilvēkiem tur jāpēta. Bet tie pētījumi jau faktiski arī ir veikti, kā es arī tikko ievadīju internetā, kāda apmēram ir tā procenti, cik pāri var apaugļoties un cik nevar. Dati ir tāda apmēram, ka 1 pāris no 3 nevar apaugļoties, nav. Un 1 pāris no 5 ārstējās no neauglības. Un 1 no 3, katra 3. ģimene. Mums te mājās dzīvo koku būdā 3 ģimenes, tātad 1 no šīs ģimenes viņiem nevar būt bērni, tādi jau ir rādītāji. Bet pirms 90. gada faktiski gandrīz lielākā daļa visi varēja līdz 35-40 gadu apaugļoties, tur kaut ko bišķiņ vairāk nodarbojas seksu vai guļa kājām gaisā vai vēl kaut kā un kaut kādīgi tur iemanījās. Bet tagad tas ir kaput. Bet, es te negribu nekādas teorijas izteikt par to, kā iedarbojās tā piespiedu medicīna. Tur ir zināms, ka tie paši tie farm biznesa saimnieki arī ir tie paši, kas piekopi tās idejas par to depopulāciju un euģēniku, ka ir tas sastāvs dažādām piespiedu farma biznesa manipulācijām ir tieši, lai nevarētu būt bērni. Bet to es pierādīt nevaru, un tas, lai paliek uz sirdsapziņas vai citu pētnieku, te ir visādi tur kaut kādi, kas pa šiem jautājumiem spriež. Es tikai skaitļus varu nosaukt, ka šobrīd katra 3. ģimene nevar apaugļoties, un 1 pāris no 5 arī cītīgi ārstējās,
Bet arī tas ir morāls tās šausmas kopš 2000 līdz 2022. gada pārdzīvotie tie lockdowni un karš tagad no 22. gada, kas mums draud visu laiku, kaut kāds atkal globālists, tur kaimiņu valsts tur ņemās un iztīra teritoriju priekš kaut kādām jaunām nācijām, kas tur grib ieņemt Ukrainas labākās zemes Eiropā. Tur atkal iet vaļā kaut kādi globālisti neloģiski kari, kas arī mums draud, un tāpēc kurš te grib bērnus radīt, ja viņam draud karš un pat sievietēm jāiet karot potenciāli. Un sievietēm vispār ir arī situācija. Es saprotu, kāpēc viņas turās pie tās emancipācijas, tāpēc, ka arī pēc, teiksim, agrāk bija tāds baigi spēcīgi tā dekrēts, baigi sievietei bija izdevīgi bērns un izdevīgi dekrēts, bet tagad pēc tā bērna piedzimšanas neviens viņu darbā īpaši negrib ņemt, pat uz puslodzi. Un arī vīriešiem nepatīk sievietes ar piekabu, bet es atceros, ka bērnībā bija tā, ka ja sieviete kāzās, viņai jau ir, bērniņš gaidāms, par to pat lepojās, vīriešiem patika, labi, ja nav no viņa bērns, no cita štrumts, tas ir forši. Es zinu, ka kāzās bija pieņemts, ka lika uz mašīnas lelli, ja jau gaida bērnu. Un ja sieviete, viņai jau bērns ir no kāda, tad viņa būs laba dzemdētāja. Un tas pat kotējās starp vīriešiem. Tagad ir tā uztaisīts, ka, viņa ir sieviete piekabi. Un es tāds, man ir vairāk gadi, bet man visādām jaunām sievietēm es arī patiek, ja es uzreiz iedraudzējos, tur mācu bērniem zīmēt, spēlēt tenisu, daudzos ar viņiem, kaut kā es tā ieeju uzreiz kontaktā. Un tāpēc sievietes saprot, kāpēc ir šobrīd gan tiem vīriešiem ir savu aprēķini šajā ekonomiskā valstī un visā, ka viņiem ir, tāpat arī tā sievietēm ap piekabi. Arī kolēģiem nepatīk, ka sieviete ir tā kā ar mazu bērnu vai stāvoklī, jo tad to darbu viņai ir atlaižu to ātrāk no darba un jāizdara kolēģiem tas viņas darbs. Tāpēc tas, ja valdība reāli stimulētu tādu ģimeņu rašanos, vienkārši to, ka tas būtu kā darbs materiāli izdevīgi. Pat tad cilvēkiem vajadzētu ziedot savu brīvo laiku, kaut kādu brīvo sevis attīstību, un arī dekrētu gadi, ja būtu jauniem tēviem. Es arī tieši man trāpījās bērns, ka es akadēmijā mācījos. Un es arī uzliku viņu uz pleciem, šitā te uzkrāmēju, un tad gāju uz lekcijām. Viņš tur augšā uz galvas bieži aizmiga, un es staigāju tā kā tāda koalas lācis, bija jautri. Bet nav ticības rītdienai, un nav arī ticības pensijām, un visi tie nodokļi aiziet parazitējošiem šitiem globālistu ierēģiem un viņu reāli tādam karam pret Latvijas pilsoņiem apmaksāt, lai viņi tur atkal iegādā jaunas noklausīšanās ierīces un kaut kādas sitamās nūjiņas un tiesa izpildītāji kļūst pa miljonāru kārta Latvijā. Tas viss nerosina uz kaut kādu tādām lietām. Tā tas ir. Tā viņš ir. Un arī tās lielās kompānijas, tur Latvenergo 400 miljoni, visas ārzemju bankas, Svetbankas gūst tur arī miljardu peļņas, un viss es te arī biju Svetbankā, tur kolosāla ēka, krastmalā, tūkstošiem te darbinieki, visi limuzīniem sabraukuši staigāt, un tāda nozīmīga ēda pusdienas, brokastis, vakariņas, un ļoti tādi nozīmīgi cilvēki. Kaut kā daudz bērnu ģimenes es redzējis, ka Latvijā atbalsta, dod ordeņus vai bezmaksas pusdienas bērniem, bezmaksas transports. Ir Jūrmalā ir bezmaksas daudz kas bērniem. Tiešām komunisms, tur tā Andas Proģi vai Truksnis, kas tur ir, visi nodokļi atlaid 90%. Es arī gribētu, lai visai Latvijai ieliek šitos pa vadītājiem, lai ir tāds komunisms kā Jūrmalā, kur dzīvo paši tie ierēģi un ārzemju miljardieri. Bet šīs īpašās atlaides daudz bērnu ģimenēm, viņas jau nestimulē jaunu ģimeņu un rašanos.
tiek stimulēts un, teiksim, kā augstākais sasniegums, tas ir tās viendzimuma laulības un seksuālās minoritātes. Ja tu gribi tikt pa kaut kādu valsts vīru, tev ir, es tā sapratu arī, ka mums prezidents tagad dod apakaļgaitu, ka viņš nemaz īsti nav varbūt tā minoritāte, un arī es ar viņas redzējis Jūrmalā visādām sievietēm, ka es arī domāju, varbūt viņam Amerikas tie tur kaut kādi USAID teica, ja gribi būt pa prezidentu, tad pasaka, ka tu esi gejs. Un viņš saka, jā, un ja atkal tagad nav modē, tad var dot apakaļgaitu, ka nav. Tas es arī varētu pateikt, ja man teikt, tu būsi tagad, mēs tev atdosim apakaļ pinaku, teikt, tikai pasaka publiski, tu esi gejs. Lūdzu, es varu pateikt, jā, es esmu gejs, bet liekiet man pa ministru vai pa prezidentu, tad es esmu mieru. Pateikt jau var daudz ko. Bet, ka tieši ordeņus dod Sorosam, bet tagad, laimi, Sorosam Amerikas republikāņi uzsākuši vajāšanu Latvijas, tā teikt, 3 zvaigžņu ordeņu kavalieri Džordžs Soros sāk vajāt. Tas ir kolosāli, ka viņi lēnām ķerās klāt tiem triljonāriem. Bet, labi, atgriezīsimies pie šodienas tēmas. Es vairāk daudz nevarēšu, vēl kādas 15 minūtes, dažus tos punktus vienkārši noskaitīšu. Ka agrāk, jā, tātad tā lieta bija tāda, ka bija izdevīgi, kā es pat laukos atceros, tie radi tēvi tur teica, ka samest kauliņus kopā. Sievietei varbūt mantojumā 2 govis, vīrietim ir kūts, viņi sametās kopā dzīvot vieglāk. Jeb Latvijā te vienam ir dzīvoklis, otram kaut kāda dārziņš, mazdārziņš un 2 pāris sajot kopā var vieglāk izdzīvot. Materiālā ziņā tas bija izdevīgi veidot pāris. Tagad nē. Es jau te noskaitīju, kāpēc ir dažādi punkti, kāpēc nav izdevīgi. Es arī saprotu tās sievietes, vai viņi uztaisīs bērnu no vīriešu. Man riņķī tāda, viens arī tur jurists, viņš tais sieviete iemīlējās, tur uzdāvina Mežparka zemi, pa 100 000 uztais 2 bērnus, sieviete uzreiz izšķirās. Dzīvo nākošo vīrieti smuki tur iedzer, ar viņam jāmaksā alimenti 18 gadus. Bērniem viņš tikties nevar, noskaņo pret, mājas apakaļ neatdod, un tikko viņam ir uztaisīt bērni, tā jāmaksā alimentus. Un sievietēm tas tāds arī dažām ir bizness. Arī tas nepalīdz starp dzimumu attiecībām, ja ir šādas te skēmas, vai mums arī ģimenē bija kaut kādi tipi, kas tā uzreiz redz, ka mēs tur baigi strādīgi, un tad mēģina pārgulēt tas sievieti vai vīrieti, lai pēc tam tā kā dabūtu to īpašumu. Dažādi šitādi laulību tie manipulātori, tie nepalīdz. Man arī viena paziņa ir, kas tur vīrs strādā Anglijā, un te viņa arī tēlo, ka viņa galīgi slima, viņai tur sāp muguru kājas, lai viņš iet vēl 3. darbā, sūta vairāk naudu, bet viņai no tām gaudu vēstulēm tiešām arī sāka viss kaut kas sāpēt. Tā kā tas arī ir stulbi. Un man arī te viens paziņa, kaut kāds tur brīvo cilvēku apvienība, kaut kāds tāds baigais supermens un alfa tāds vīrietis. Man arī mums bija tāda kopēja draudzene, kas man arī patīk, bet es redzu, ka tai sievietei patīk tādi, kas tur iedzer un 5 sievas, un beigās to viņš kaut kur bēguļoja pa Fidži, bet ielikt cietumā alimentu nemaksāšanu, bet tās sievietes kā traks uz viņu. Pie tās manas draudzenes arī stāvēja ritenis tam supermenam, un es redzēju, kādu mīlestību viņi to riteni noglāst un pārceļ. Un es saprotu, ka viņi ilgojās pēc tādiem alfa vīriešiem, un es esmu tāds zanuda vai kaut kāds tāds, kurš kaut ko tev šitādas domas domā, vai grib tur ar bērniem daudzīties un kaut kādas izstādes taisīt, un arī tur starp tām attiecībām tā vērtības sistēma ir kaut kā baigi. Un arī tur viens mākslinieks, viņam bija forša draudzene no laukiem aizkrauklis, tas puisis Andris, un viņam forša tāda meitene. Tā meitene cepa viņam gardums, dzējoļus sacerēja un nesa, bet
tāda mazlietiņa apaļīga, bet šausmīgi smuka seja viss. Es viņam saku, ja tev patīk tādas tur fifīgākas seksbumbas, uzdāvini viņai kaut kādas augstpapēžu tupelas un būs tev tā latviešu meitene seksbumba, bet nē, viņš tur pārgulēja kaut kādu tādu baigo seksbumbu, izšķīrās, tā Ines aizbrauc uz Angliju, dzīvo tur, tagad noskuja matus, un viņš pats arī kaut kur pie vecākiem, un skaists pāris izjuka, tāpēc kā arī stulbeņi. Iepotēts viņiem kaut kādas tādas neesošas vērtības, kuras cilvēki izdara kļūdas, pazaudē mīlestību, un pēc tam vairs izlabot tur neko nevar. Jā. Tādas tikko dzemdējušas šķirtenes, kas tad saņem 18 gadus alimentus un dzīvo uz tā vīrieša rēķina. Tas vīrietis pats, lai iet dirst, un viņi dzīvo nākošo. Kaut kādu tādu jaunu dzērāju, kuram skrien pakaļ. Tur arī visi sagājas cilvēkiem galvā dēļi, arī ir tas ir skaidrs, ka to, lai izlabotu to cilvēku domāšanu, katra tā ģimene, katrs cilvēks ir bišķiņ to ar šito jauno transhumanistu, to ideoloģiju, viņam arī sačakarētas smadzenes. Un tādas izkropļotas ģimenes katram ir riņķī paziņu lokā ik uz soļa. Tas ir skaidrs. Un šitādi paraugi nevienam, kas grib veidot ģimeni, neko labi neliek. Labi, bet kas tad ir labie paraugi? Labi, ir Latvija pirmā vietā, tiešām Šlesers visu laiku ar bērniem, mazbērniem cepur nost, arī tajā pandēmijas gados viņš gāja pie pieminekļa, dabūja tur ar elektrošokeriem un Ulme 20,000 sodu. Jā, Latvija pirmā vietā iet kaut kā līdz Amerikai un ir labi. Un arī Kristupānam tur visi tie latgaliešu ģimene, bet es arī vienmēr nebūtu daks, ja es bišķiņu nepavīpsnātu, jo tas Latvijas sapnis, tas Latvija pirmā vietā arī ir tāds, ka, jā, tie dēli arī uzreiz ir abiem deputāti, un jau bildējās ar mazbērniem, tad arī mazbērniem būs garantēta vieta parlamentā. Tas ir bišķiņi tā aizdomīgi. Bet no otras puses skaidrs, ka tie dēli jau sākumā viņiem bija aizliegts runāt, bet tagad, ja viņi pusgadu tur pagrozījušies un kaut ko jau saprātīgi, viņi arī saprot jau nav politikas. Un noteikti, ka tā ģimene ir labāks paraugs nekā kaut kādi tur transhumanisti. Tā kā Latvija pirmā vietā rullē, nav ko pa viņiem vīpsnāt. Labāk, lai ir tās Šleseru dinastijas nekā kaut kādi šitie transgenderi, transhumanisti ar visām savām špricēm un tārpēšanām un kariem. Tā kā stājamies Latvija pirmā vietā, arī apvienotos tā kā viņa saucamā Stepaņenko, suverenitāti un jaunatvieši un visi kaut kā sajiet vienā blokā, cepur nost, ka Kariņam ar Leviti izdevās apvienot tādu koalīciju un tur sacementēt ar labām algām visus tos transgenders sorosistus. Tas cilvēkiem patīk, ka viņiem ir vienota koalīcija, viens pa otru stāv, cepuri nost, neņem tas Levits pie pieminekļiem, bet cepuri nost, ka viņi māka apvienot, tas patiek mūsējiem. Jā, bet no otras puses tas ir tā kā tāds nošķirsts, ka katrs jauns cilvēks saprot, ka arī Šleser dēls, ka ja kaut kur grib normāli pabarot bērnus, te jāiet parlamentā, bet vai viņš tas Latvijas varas piramīdu var būt bez izmēra un viss latviešus uzņemt? Varbūt, ka pēc 10 gadu, ko prognozē visi tie demogrāfijas institūti, 400,000 būs tie ierēģi, kas paliks te dzīvot, un pārējie 20 miljoni būs tie mellie, kurus pārvaldīs tie ierēģi. Un tad nošķirsts latviešu tautai ir tā ierēdniecība. Tas tāda skēma arī var būt teorētiski, arī man tad vajadzētu tomēr tikt kaut kādā partijā. Valsts maizē, urrā biedri, slava partijai un valdībai, gods visiem kalpot, ārzemju vienotības koalīcijai. Un Zatlera apvērsums, lai dzīvo nost ar latviešu bagātiem oligarhiem, lai dzīvo Soros stipendiāti no visām partijām.
Nezinu, kāds būs, jo ASV ir uzsākt kriminālu vajāšanu, un arī starp citu Trumps pateica, ka viņš izveidos FRS-am, Federālu rezervu sistēmu ēnu kabinetu, un tas Pauels arī ir ar piedegušām biksēm, jo tie ir vienkārši daži cilvēki, kurus, ja nomainīs un atgriezīs valstu valdībām naudas emisija, viss izmainīsies. Ja Latvijā būs atkal savu naudu un Repša vēl nav tik vecs, viņš varētu apakaļ paņemt valsts banku un atkal noturēt kā fiziķis, kā dārgāko valūtu. Tad viss šitais kopš 20. gada, tas te apvērsums, to te centra banķieru, viņš paliks kā tāds murks vēsturē. Viss tās sazvērestības un diversijas, tās te transkumānistu, tas paliks tā kā 3. pasaules karš. Nu, tā būs, ka tā viņi vērtēs. Bet es negribētu pabeigt to sarunu tā vīpsnājot pa Latviju pirmā vietā, jo tas, ka tur tie dēli arī iet politikā un ir labi izglītot ārzemēs viss, un ka viņam tur Kristopānam Floridā aizgājis biznesa ciet un jāatgriežās politikā, tas jau ir viss pa labu. Tā ir realitāte. Arī man, ja man viss tur ir noņemts, ko ģimene dzimts sastrādāja, viss, kas te bija vājāk ģimenes locekļi, nomušīt, visi izšķirušies, es arī varētu iet tajā, bet es jau arī esmu politikā, es dalos ar savām tādām pārdomām par to loģiku, jo es ļoti skaidri redzu, kur ir tā slimības sakne un kā tas ir caur to naudas sistēmu jāizārstējās un tik viegli ir izdarāms, jo faktiski pāris tie ģeniālie cilvēki un no viņu tā Rothschild, Rockefeller dzimtām Latvijā, kas nomainījuši uzvārdus, te tie centra banķieri ielikteņi, tie ir pāris cilvēki, kas vada visu to Latvijas piramīdu uz tādu ceļu, kā viņš šobrīd iet, kā es te atkal šodien pareflektēju. Un faktiski atgriezties pie tiem Latvijas oligarhiem, kas bija sakoncentrējuši to ap Kalbīšu valdību, kas bija biedi un neņēma nekādas kredītas no šitās mafijas. Bija 2 miljardi plusā. Iedomājieties tagad, mums ir 500 miljards jāmaksā katru gadu, 500 tas ir miljoni. Miljonārs jau ir daudz, bet ir jāmaksā tiem te centra banķieru ģimenēm privātajām, jāmaksā kaut kādu procenti. Un katru gadu vēl jāizņemās 2 miljardi. Viņiem jau viegli, viņi vienkārši nodrukā, pat vairs nedrukā banknotes, tikai pasaka, tu Latvijas kariņas tagad no rītdienas 2 miljardu vairāk parādā. Tā nauda reāli šeit nenonāk, jo viņi atkal pa to naudu atsūta vienkārši kaut kādas vakcīnas, mucas vai kaut kādas vecas ieročus, kur tagad vajadzētu dronus iepirkt, jau viens drons var uzlaist gaisā visu bāzes kuģa visām lidmašīnām vai pa pārsimt eiro tanku var uzlaist gaisā, un tie te NATO, tie vecie graboši tanki, neko nav vairs vērts, bet NATO ir šausmīgi atpalicis no Ķīnas, un ja Ķīna tagad draudzējas Krieviju, tad tur katrs Ukrainas karavīrs, lai cik viņš būtu varonīgs, viņam seko 3 droni, viens seko viņam, kur viņš atrodas, otrs uz viņu šauj, un 3. vēl iefilmē, lai būtu ko parādīt priekšniekiem. Ķīna un Irāna ir aizgājuši priekšā, un kamēr tos armijas dronus sāks ražot arī NATO, tikmēr ir galvas klāt. Tāpēc es vienmēr, beigās gribētu tomēr kaut ko pozitīvu, kā lai nerealizējās tas plāns, ka tiek likvidēta Latvijas tā nacionālā valdība, 285 000 aizlēž visus tos čaļus uz elli, lai iet atkal strādāt laukos un visu, un patur pār 10 000 ierēģņus un nodokļus, tad nav jāmaksā, un par zemi, lai Latvijas pilsoņiem paliek zeme, un visādus migrantus pa 500 000 gabalā mums nevajag, tos 500 000 es iesaku novirzīt uz ģimenēm, uz jaunām ģimenēm, katru ģimeni, kam bērns, atjaunot Latvijas 100
privātbankas, arī Latvijas Hipotēku Zemes banku un kaut kāda līdzīga kā Lijā ir vienīgā godīga organizācija, kas tiešām maksā tikai pēc tam, ka ir iztērēta nauda. Tas nav tā kā Rīgas domē un kapitāla fondā kaut kādas tur dod nezināmiem, pareizāk sakot, zināmiem partijas biedriem, bet Lijā ir godprātīgi pēc tādas struktūra izveidot, ka tas, kurš uzrāda čekus, ka viņš ir iztaisījis kaut kādu festivālu vai pabijis ārzemēs, tas arī dabūna to atmaksu, kaut kādu pusi viņam atmaksā. Tas ir forši. Tādu pašu Lijā vajadzētu, kurš dala ģimenēm ar bērniem 500 000 uz tiem 18 gadiem vai 200 000 ir 3 bērni, katram pa 200 000 un tas ir 20 000 gadā, tur 1000 uz gadu bērnam, tas nekas nav uz mēnesi, pareizāk sakot. Un es arī vēl varētu piepalīdzēt kādām jaunām ģimenēm, es nezinu, kaut kāds tāds vienam dzīvojot un tā peldoties, es vēl varētu kādam ar spērmu piepalīdzēt. Tādas man tās domas. Tā kā draugi, uz redzēšanos atkal līdz nākošai reizei, ja kāds kaut ko dzirdēja. Ja nedzirdēja, tā kā kāzās agrāk bija pasakās. Tie, kas dzirdēja, tie dabūja kaut ko, kas nedzirdēja, tie palika vēdriņus kasīdami. Vēl 1 minūte paklausīšos mūziku un uz redzēšanos, draugi.